12. jūnijas bija datums, kad vasaras sprinta braucēji aizdīja savu otro posmu Biķerniekos. Turklāt pirmo reizi šai disciplīnai bija iespēja braukt par pilnvērtīgu šīs autošosejas Mekas trasi. Tā bija izlikta pa Biķernieku ovālu. Tomēr pārējot uz visai ātru cīņu ietu, spēku samēri nemainījās. Tā ieskaitē ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem, uzvaras gājienu turpināja Imants Firsts. Ierastais konkurents Jānis Skuiņš gan otrajā braucienā mēģināja ko atgūt, taču Elponī saslīdēts un jāsamierinās ar otro vietu. Ieskaitē ar līdz 2,5 litriem, arī atkārtojās jau iepriekšējā posmā redzētais scenārijs. Vigņa Haferberga izmantota automotors bija par vāju, tāpēc Vilnis otraizais izteikts stabilitātes parauga Jāņa Vinovska. Iepriekšējā posma rezultāti gan neatkārtojās ieskaitē virs 2,5 litriem. Daniels Baltais ar savu jaunu auto izcīnīja uzvaru pār Andru Slavu. Starp citu, Slava 2 braucienu summā tika pārspēts par nieka pusi sekundi. Daniels Baltais bija uzvaras pretendents arī sliku riepakauls ieskaitē virs 2,5 litriem, taču pirmajā braucienā nogāztā konusa dēļ saņemts 5 sekundžu sots un pirmā vieta tikai Aivaram Ezeriņam. Otrajā sliku riepa ieskaitē līdz 2,5 litriem Valteru Liepiņu un Ģirtu Vītiņu duelī uzvarēja Vītiņš.